and 2, 4 candlelights, and 3, 4 long walks in the sun. 4 for all the laughter, 5 forever after, 6 your... Čau visiem, es esmu Evelīna, un te ir, un jāsabīdē man draudzeni, kura atnāca man palīdzēt uztaisīt šo video, un šajā video es parādīsim daudz dažādas vasaras gardumu idejas. Jo ir vasara, un varbūt jūs teicat kādām vasaras ballītēm, vai kā mēs uztaisījām vasaras pikniku. Vai vienkārši izklaidē, lai jums būtu jautrāk. Jā, mēs uzprājām, ka uztaisīt dažādas gardumu idejas, kā piemēram gumīgi, praisu saldējumiņas. Vai arī šokolādes augļus dažādus. Vienalga, kā jūs gribat. Vai arī arbūziņus mini formā. Un jā, un arī limonādi, kā uztaisīt citronu limonādi. Un jā, viss kaut tāds foršas gardumu idejas. Mēs ceram, ka jums patiks un visiem skatīties. Jā, aiziet! Lai pagatavotu pirmo gardumiņu, jums vajadzēs gummy bears vai jebkāds želēs konfektes. Tad jums vajadzēs spraitu. Un šādas te saldējuma trauciņas, bet ja jums nav saldējuma trauciņi, tad jūs varat izmantot vienkārši glāzi un saldējuma kociņus. Sākat ar to, kad atverat jūsu želē konfekšu paciņu un piebāžat jūsu glāzi vai arī saldējuma trauciņus pilnībā pilnus. Tad jūs varat ieliet iekšā spraitu. Un tagad jūs varat ielikt iekšējos saldējumu kociņus vai arī šos te zilošus struntiņus priekšu saldējuma. Tagad ieliekat viņus saldētavā un no rīta, kad jūs pamodīsties, viņi būs gatavi. Nākamajam gardumiņam jums vajadzēs šādu te želeju, ko jūs varat nopirkt Rimī. Tad jums vajadzēs magoņu sēkliņas, glāzi. Un pieņemsim teikanu vai jebko ar ko karsēt. Un tad jums vajadzēs laimu vai citronu. Ja jūs gribat uztaisīt miniatūru apelsīnu, tad jums vajadzēs citronu. Ja jūs gribat uztaisīt miniatūru arbūzu, tad jums vajadzēs laimu. Sagriežat jūsu izvēlēto augu uz pusēm. Un izspiežat ārā jūsu sulu, bet sulu neizmetat ārā, jums viņu vajadzēs vēlāk. Citam dienam gardumiņam. Un tad izņemat visu to, kas ir iekšā. Jūs varat izmantot nāzi, karoti, dagšu, jebko, lai izņemt visu iekšā. Un mēs atkodām vienu labu metodu, vienkārši tā kā pārlikt to mizu otrādāk uz otru pusi un izgriezt ārā, un tad viss iznāks ārā. Un jā, un tagad uzsildat jūs teikanu un ieliekat želeju jūsu glāzītē. Un tad jūs varat liet virsū karto ūdeni, bet mēs viņu ielējam nedaudz par daudz. Leiet apmēram mazāk nekā pusi, kādu trešo daļu apmēram no glāzes. Jo, jā, mēs ielējam pa daudz, un tad nācās pievienot vairāk kristālu. Un tad ielējat šo te šķidrumu jūsu mazajās laima pusītēs. Tagad ieliekat iekšā viņus saldētavā, un rīt no rīta, kad jūs viņus izņemsiet ārā, viss, kas jums ir jāizdara, ir viņus tikai jāsagriež uz pusēm. Un jāpievieno jūsu magoņu sēkliņas, kuras izskatīsies kā arbūzu sēkliņas. Un tas ir pilnībā viss. Un trešajam gardumiņam man jāsaka, tas mans pēc mīļākais. Jums vajadzēs jebkādus augļus. Mēs izmantojām banānus un ābolus, bet jūs varat izmantot kivijas, zemenes, ķiršus, jebko, ko gribat. Tad mēs izmantojām šokolādi. Un te jums vajadzēs arī zobu bakstāmos kociņus vai arī saldējumu kociņus. Un nažus. Sakt ar to, ka kādam no jūsu augļiem ir miza, tad noņemat to nost un tad sagrieziet tādos gabaliņos, cik jūs gribat, lielos gabaliņos. Un tad vienkārši, jā, izsagriežat jūsu augļus un tad paņemat jūsu zobakstāmos kociņus un iespraužat iekšā jūsu mazajās šķēlītes vai gabaliņos. Tagad atverat jūsu šokolādi, salaužat tos mazos gabaliņos. Un tad ūdenspeldē, iegaumētam obligāti jābūt ūdenspeldē, jo cāk jūs šokolādi sadegs. Un jā, tad ūdenspeldē karsējat, izkausējat jūs šokolādi. Un tad jautrākā daļa liekat iekšā jūs augļus, un kad viņi būs pilnībā ar šokolādi, tad jūs varat viņus nolikt uz kādu šķīvīšu. Jā. Un tagad vienkārši ieliekat jūsu augļu šokolādē saldētavā, un pēc kādu laiciņa, pēc kādas pusstundas viņi ir gatavi, lai jāsap. Pārliekt viņus uz kādu smukāku šķīvīšu, un jā.
Un 4. gardumiņš ir vairāk nekā gardumiņš, bet dzēriens. Jums vajadzēs glāzi, jums vajadzēs cukuru, citronu un gāzētu ūdeni. Bet iedomājiet, tam obligāti jābūt gāzētam ūdenim, jo cilvēku triks nesanāks. Jā, neizmantot parastu, bet noteikti gāzētu ūdeni. Un sākam ieliet jūs gāzēto ūdeni jūsu glāzē, tad pievienojat citronu sulu. Un tagad visjautrākā daļa pievienoja cukuru. Un bam! Viņi sāk putot, jo ir reakcija, ko ķīmiska. Es nezinu, vai ķīmiska, bet nu jā, ir reakcija. Man pašai ļoti garšo, tas ļoti garšīgi. Un arī stilīgi. Paši priekš balītēm, starp citu. Un jā, tagad šīs maisat viņu, lai jums būtu laba konsistence ar cukuru. Un jūs varat dzert. Paldies jums visiem, kas skatījāties šo video, un neaizmirstat to, ja es kādreiz uztaisu kādu. No šiem gardumiem neaizmirstat atsūtīt bildi man un Sabīnai. Viņu sociālajie tīkli būs lejā. Un jā, paldies, ka skatījāties šo video, un mēs tiksimies nākošreiz. Atā! Nē, nu forši! Mēs te video filmējam! Lietas izdomāt parādīties. Un zini, kur es šodien atnācu, lai var redzēt, jā.